2014–15. gada sezonas sieviešu pirmās līgas čempionāts ir noslēdzies. Finālā rezultāti 5-1. Rīgas Lauvas pārspēja Rubeni, izcīnot čempionu titulu. Sarunu esam aicinājuši komandas treneri Juriju Fedulovu. Apsveicu jūs ar izcīnītām zelta medaļām. Kāds jums ir sajūtas pēc šī mača? Ja mēs iepriekšējā sezonā 3 sekundes līdz beigām zaudējām zeltu, tad šo sezonu daudz vairāk motivējāmies un tieši uz šo pēdējo spēli. Mēs visu likām, gan saspēli, gan Vārtsargs lieliski nostāvēja, gan arī meitenes ir jau pa gadu vecākas un, var teikt, arī pieredzējušākas, bijušas arī izlases nometnēs, dažas arī kandidēja uz izlasi. Tāda meitenēm, es domāju, vēl uzvaras būs daudz un daudz. Šodien tiešām ļoti labi nosīnījās un ticējām tiešām, ka mēs varam. Neskatoties to, ka Rubenē arī ļoti spēcīga laba komanda un ar pieredzi virslīgā spēlējot. Ir arī izlases spēlētāja, jā. Bet meitenes mališi saņēmās, nosīnījās, rezultāts ir, varētu teikt, graujot, 5-1, jā. Pirmo periodu jūs sākāt ļoti labi izvirzījāties vadībā 2-0, pēc tam Kocēnietes samazināja rezultātu starpību līdz minimumam. Trešajā periodā viņas gāja uz visu banku, taču jums izdevās ne tikai pārsvaru nosargāt, bet arī palielināt. Kas bija tie galvenie faktori, kas palīdzēja šo te nospēlēt tik stabili šodien? Mums pirmais disciplīna aizsardzībā. Mēs tur piedarējāmies pie zīmējumu. Līdz ar to daudz, ko viņām nogriezām. Tās izspēlītes nesanāca, ātrie pretuzbrukumi nesanāca. Un sadarbība. Sadarbība pārnos trīniekos, kas treniņos ir iestrādāta, to arī meitenes realizē. Un vēl, teiksim, pārējām jau uz nākošo līmeni, kāpēc treneris nebļaus tās maiņa un spēlē tās pašas skrien un mainās un pa vienai, kura piekūst nomainās un visu laiku. Meitenes ir tā pieradušas, teiksim, tās, kas 10 spēlē viena pie otras, ka var teikt, ka viņas ir saspēlējušās ar visu komandu. Teiksim, nav tā, ka saspēlēs tikai ar savu vienu maiņu. Rotācijas ziņā tur sanāca, ka uzbrukot aizsargu pārīši mazliet, uzbrucēji trīnieki, centriņi, pa citām pozīcijām paspēlēja un beigās sapratās. Šīdienas spēle bija emocionāli ne tikai uz laukumu, bet arī tribīnēs. Faktiski pilnas tribīnes, bija riktīgs troksnis. Kāds sieviešu florbolā laikam nav redzēts sen. Kā jūs to vērtējat? Sieviešu florbols attīstās, un Rīgā arī par to liecina jaunas komandas. Kaut arī visā Latvijā pirmās līgas sezona šogad bija visplašāk pārstāvēta, ļoti daudz komandu, ļoti interesants čempionāts. Un tas, ka Rīga, galvaspilsēta un fināla dienā gan Liepājai bija atbraukt daudz tuvāk iepriekš spēlēm Valmierā vai Kocēnos, ja? Gan tai pašai Rubenei tuvāk bija jābrauc, nebrauc uz Liepāju. It kā Rīga, varētu teikt, ir epicentrs, bet te pašā laikā kāpēc galvaspilsētā tas florbols nav. Tagad it kā mēģināsim, ir daudz jaunas zāles, pēc iespējas vairāk spēlēt, jo Rīgā ir pus Latvija. Jā. Jau spēle atnāk 400-500, tas vēl, varētu teikt, ir maz. Vajadzētu būt vairāk. Tiešām maz? Maz, vajag vairāk. Noslēgumā, vai ir kaut kas jums sakāms, varbūt tās kādi pateicības vārdi komandai, atbalstītājiem, sponsoriem? Man ļoti patīk, ka aug līmenis tieši florbolā ļoti aug. Spēle bija ļoti ātra. Šī spēle jau bija pielīdzināma jau virslīgas spēlē. Varbūt ne pa pirmo, bet pa trešo vietu noteikti lieli ātrumi, meistarība, gan individuālā Vārtsargi labi darbojās un taktiskā ziņā arī gan es, gan otrs treneris, kas Jānis Dārnis ar starptautisko pieredzi. Es redzēju, kā viņi pret mums mēģināja visu kaut ko izmēģināt. Jā. Patīk, ka nāk skatītāji, tas ir labi. Es domāju, pēc pasaules čempionāta 2016. gadā florbols aizies uz urā. Es domāju, ar daudz lielākiem apgriezieniem. Paldies par interviju. Paldies.